Nu, ko es varu pateikt? Šodien viena no laimīgākajām dienām manā mūžā. Tāpēc, kad 5 gadu atpakaļ uz šīs pasaules parādījās viens jauns kungs, kurš tagad man sauc par tēti. Šodien manam dēliņam ir dzimšanas diena. Lūk. Un es esmu pārpildīts ar laimi. Nezinu, kur to dēt. Pa visiem galiem birst ārā. Lūk. Un uz šito labo garstāvokli nolēmu atnākt uz jauno zemes gabalu, tur, kur mēs iesāku to projektu. Jā. Nu, godīgi sakot, viņš tagad pa gadu izskatās ļūk jau šādi. Nu, es domāju, kad dikti labi var redzēt, jā, kad kāds viņš bija pagājušo gadu, tā kā mēs viņu nopirkām, kāds viņš ir tagad. Viss ir forši. Un es vēl pie tam vēl gribēju izcirst ārā, izzāģēt šitos vecos krūmus, bet manu labo garstāvokli, diemžēl, pacentās sabojāt jau daudziem no jums zināmā Husqvarna zāģis, kuram šoreiz strādājot iestrēga, redz, kur šitā te viss ne uz priekšu, ne uz atpakaļ. Tas nozīmē ko? Tas nozīmē to, ka šodien vajag svinēt, nevis strādāt. Tā kā, lai arī jums šodien superīga diena, un pateikšu godīgi pieņem apsveikumus.